Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par šo vakaru, kad mēs atkal varam būt visi kopā šajā vakarā, runāt Tavu vārdu. Tiešām, kungs, sveitī šo vakaru, izlies par katru Tavu bērnu, par katru Tavu klausītāju, kas šajā brīdī ir pieslēdzies, lai klausītos to, ko Tu vēlies runāt šajā brīdī, šajā vakarā. Tiešām Dievs sveitī ikvienu Tavu bērnu, sveitī arī šos visus traucējumus, arī šīs vētras, kas plosās daudzās Latvijas pilsētās. Tiešām Dievs sveitī mūs, dodas mieru un dod arī šos sakarus, lai mēs tiešām varētu runāt un lai tiešām viss būtu labi dzirdams. Un tiešām Dievs sveitī mūs katru vadi, mūs katru māci, mūs katru lieto, mūs katru tiešām, lai mēs būtu par piemēru ikvienam, lai mēs mācītu, lai mēs mācītu tālāk šo Tavu vēsti un stiprinātu un arī pazudušās dvēseles, lai mēs tiešām būtu tie labie gani, kas tiešām iet un meklē pazudušās avis. Tiešām Dievs lieto mūs katru, māca mūs katru, un lai Tavu slava un gods par visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šovakar runāsim par iepriekšējās nedēļas tēmu, turpinājumu, kā tie, kas jau pagājušajā reizi pieslēdzās radio ēteram, tad varēja dzirdēt tēmu par lūgšanu. Un pagājušajā reizi mēs runājām par lūgšanu. Kā lūgt, kāpēc lūgt, ko tad mums lūgšana dod, kāpēc tā ir vispār vajadzīga. Un tad šovakar punkts, kā mēs varam lūgt Dievu. Tās pozīcijas, kā mēs varam lūgt Dievu. Un tālāk būs viens galvenais princips, jeb jautājums, lūgšana ticībā. Vai, ja mēs lūdzam Dievu, vai mums ir ticība, vai nav. Tad sākumā, kā mēs varam lūgt Dievu. Ir 3 pozīcijas, kā šeit tiek parādīt, kā lūdz Dievu. Pirmā pozīcija ir arī Dievu daudzi lūguši, krituši uz sejas. Un tad ir vairākas raksta vietas, kas šo pamato. Otrā pozīcija ir stāvot. Daudzi lūdz Dievu stāvot. Un trešā pozīcija Dievu lūdz arī sēdot. Un gan jau vēl daudzas pozīcijas, katrs jūs ziniet, kā jūs Dievu lūdzot. Varbūt kāds lūdz guļot, gultā. Varbūt kāds Dievu lūdz krituši uz zemes, uz ceļiem, bet tas jau nav būtiskākais, kā mēs lūdzam Dievu, bet galvenais, ka mēs Dievu lūdzam. Tie, kas vēlās, variet raksta vietas paši apskatīties par tām pozīcijām atkārtoši. Pirmā pozīcija, ko es teikšu, krituši uz sejas. Un kā tiek pamatot 2. Samuela grāmatā, 12. nodaļā, 6. pantā. Kam interesē, tie var pierakstīt un izlasīt šo krišanu uz sejas, kā izpaudās 2. Samuela, 12. nodaļa, 6. pants. Un tālāk vēl ir otra rakstuvieta šim pamatojumam krituši uz sejas, Lūkasa 17. nodaļa, 16. pāns, Lūkasa 17, 16. Un otrais pamatojums, kā jau es teicu, ka Dievu daudzi lūdz arī stāvot. Stāvot, Dievu arī var lūgt. Kā ir teikt, 1. ķēniņu grāmatā, 10. nodaļā, 8. pantā. 1. ķēniņu, 10. nodaļa, 8. pants, ka arī Dievu lūdz stāvot.
Un otra raksturvieta šim pamatojumam ir Lūkas evaņģēlijas 9. nodaļa 16. pants, Lūkas 9.16. Un trešā pozīcija, ko es teicu, ir sēdot, ka Dievu arī varam lūgt sēžot. Un tur ir arī divas raksturvietas. 2. Mūzes grāmata 17. nodaļa 12. pants, 2. Mūzes 17.12 un 2. Samuela 7. nodaļa 18. pants. 2. Samuela 7.18. Ja jums interesē un ja paspējāt pierakstīt, tad šīs raksturvietas variet brīvā brīdī izlasīt. Un tad iesim tālāk. Lūkšanā mēs nākam ar kādu vajadzību pie mīļā debes tēva. Katrs, ja mēs gribam kaut ko lūgt no Dieva, tad mums ir kāda vajadzība. Ko tad mēs vēlamies no Dieva saņemt? Kāda tad ir tā vajadzība? Domāju, ka katram ir kāda vajadzība. Varbūt darbs, veselība, finanses, kādam ir kāda vajadzība. Un vēl lūkšanas princips, jeb uz ko mūs Dievs māca, aizlūkšana. Tā ir aizlūkšana, lai mēs arī aizlūgtu, ko jau arī mēs daram. Vakaros, kad arī mēs lūdzam par otra cilvēka vajadzībām. Un arī aizlūgšanai ir vairākas raksta vietas, kas to apstiprina. Un nolasīšu no Pāvila vēstule romiešiem 15. nodaļa 30. pāns. Pāvila vēstule romiešiem 15. nodaļa 30. pāns. Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga, Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva priekšā, ka arī šeit tiek pateikts, lai mēs būtu lūdzēji, kas lūdz. Un tad vēl Efeziešiem 6. nodaļa 18. līdz 19. pantam. Pāvila vēstule Efeziešiem. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa no 18. līdz 19. pantam. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garāīgi brīdi, tai pašā nolūkā, esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, kā šeit saka Pāvils, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Tā kā pirmais punkts, kā tika teikt, ņemiet arī pestīšanu bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dievu vārdu. Tā mēs jau uzskrēju uz augšu, bet 18. pants. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garāju brīdi. Dievs mūs pamāca, lai mēs lūdzam ik brīdi, pastāvīgi un lai esam nomodā. Jo velns tiešām trako, un ja mēs nelūgsim Dievu, tad jau mēs dosim viņam šo lielisko iespēju piekļūt mūsu sirdīs un mūs darīt vājākus, tā kā mums ir jālūdz. Un Kolosiešiem 4.3. Pāvila vēstule Kolosiešiem 4. nodaļa 3. pants. Pāvila vēstule Kolosiešiem 4. nodaļa 3. pants. Reizē lūdziet arī par mums, arī šeit rekta Pāvils vēstulē Kolosiešiem. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās. Āmen. Un tālāk otrs, jeb 3. punkts, ir pateicība.
Arī lūdzot mums ir jāpasakās, ka mēs arī Dievam par visu, kā arī teikt Dievu vārdā, esiet pateicīgi par visu. Kā to saprast? Esiet pateicīgi par visu. Daudzi domā, vai man jāpasakās tagad par slimību, vai man tagad jāpasakās, ka man nav darba, vai man tagad jāpasakās, ka man nav maize mājās, vai man jāpasakās, ka man nav tagad nauda, vai man jāpasakās, ka man kāds tuvinieks ir zaudējis savu dzīvību vai kaut kā savādāk. Daudzi domā, vai man ir jāpasakās arī par grūtībām, bet Dievu vārds māca, esiet pateicīgi par visu. Tātad arī tas nozīmē, ka arī mums ir jāpasakās par grūtībām, kaut gan negribās pateikties par grūtībām, jo tikai gribās vienmēr pateikties par to labo. Un Pāvila vēstule romiešiem 8. nodaļa, 28. pāns, romiešiem 8, 28. Un mēs zinām, šeit jau tiek paskaidrot to, ko es teicu. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti lūgt. Ka šeit jau ir pateikt, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tātad arī tev nāk šī slimība par labu, arī tev nāk par labu, ka tev nav šis darbs vai kaut kā savādāk, ka Dievs visu vērš par labu. Atkal mūsu cilvēku prātam tas ir neaptverams. Kā tas var būt, ka visas lietas mums nāk par labu? Dievs domā savādāk. Ļoti brīnišķīgs vārds, vai nav brīnišķīgi? Varam tagad sākt katrs domāt, kā ir ar mums. Tāpēc mums ir jāmācās pateikties Dievam par visu to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvē. Pateikties par to, ka Jēzus ir piedevis tavus grēkus. Pateikties. Pateikties, ka Dieva mīlestība ir liela, ka Dieva mīlestība ir neizmērojama un varena. Ka Dievs tiešām deva savu pašu dārgāko, kas Jēzu, kas mira mūsu grēku dēļ, tiešām. Es šo teikumu vienmēr pieminu kaut kā katru reizi, ka Dievs tiešām deva savu dārgāko. Katru reizi kaut kā šis teikums nākas pieminēt, bet tiešām tā ir reāla patiesība, reāla Dieva mīlestība, kas mums ir jāatceras, kas mums ir arī jāpieņem, ka Dievs tiešām deva savu dārgāko dēlu, Jēzu Kristu, kas mira mūsu grēku dēļ, un Efeziešiem 5. nodaļa, 20. pāns, Efeziešiem 5. nodaļa, Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, 20. pāns. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam, Tēvam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Tiešām, ka arī šo rakstu vietu es jau pieminēju, tikai nepateicu, kur tas ir pateikt. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam, Tēvam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Tātad pateikties par visu Dievam. Un tālāk punkts ir atzīšanās. Atzīšanās Dievam, ka mēs esam grēkojuši un ka mēs gribam mainīties. Tātad ir atzīšanās. Ka mēs gribam mainīties. Un tas ir piedošana tiek dāvāta tad, kad atzīstam savus grēkus. Tad var nākt piedošana. Neatklāt grēks aizkavē piedošanu. Ja mēs Dievu
ja mēs Dievam neusticamies, ja mēs Dievam neatdodam savus grēkus, tad mēs jau aizkavējam Dieva tuvumu, Dieva piedošanu pie mūsu dzīvēm un arī mūsu sirdīs nevar ienākt Dieva piedošana. Tā kā mums ir svarīgi atzīt, ka esam grēkojuši, un lai Dievs nāk un lai maina, un lai tiešām piedod mūsu grēkus un visu to, ko mēs esam sliktu darījuši. Un Jesajas 59. nodaļa, 2. pants. Vecā derība, Jesajas 59. nodaļa, 2. pants. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no Dieva, un jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Šeit arī tiek dot pamatojums, ka mūsu pārkāpumi, mūsu grēks attālina mūs no Dieva. Un tad Dievs arī nevar klausīt to, ko mēs lūdzam. Un tālāk Jēkaba 5. nodaļa, 16. pāns, Jēkaba 5. nodaļa, 16. pāns, tā Galatieši, tā. Jēkaba 5. nodaļa, 16. pāns. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet tikpat citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. Tā kā, ja mēs atdodam visus šos grēkus, ja mēs to izsūdzam, tad tiešām arī Dievs var darboties arī un darīt mūsu veselu savā miesā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un arī tālāk nobeiguma punkts ir slavēšana. Vai mēs slavējam Dievu? Kā mēs slavējam Dievu? Un Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa. No 23. līdz 24. pantam. Jāņa 4 no 23 līdz 24. Kam ir pieejams, sekojiet līdzi. Un es lasu Jāņa 4, 23 līdz 24. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie divlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tiešām arī ļoti brīnišķīgs vārds, kas ir arī pie šīs slavēšanas, ka tiešām pielūgt garā un patiesībā. Tātad slavēt. Un Atklāsmes grāmata, 5. nodaļa. Atklāsmes 5. nodaļa no 11 līdz 14. Un viņiem katram tika dota baltas drēbes. Tā. Kāpēc? Tām 6. Jā, lasīja 6. nodaļu, bet 5. nodaļu. Atklāsmes 5, 11 līdz 14. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādi un tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Cienīgs ir tas ģērs, kas tapa nokauts, ņem spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes, apakš zemes jūrā, un visas, kas tur ir sakām,
tiem, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūža mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen, vecai metā zemē un pielūdza. Mūsu pārkāpumi mūs šķir no Dieva, kā es teicu, un grēki aizsed viņam seju mūsu priekšā, ka Dievs mūs neredz. Tāpēc arī mūsu lūgšanas netiek un nevar tikt paklausītas. Katrs grēks, ko mēs savā dzīvē esam uzlikuši un darījuši, aizkavēs mūsu lūgšanu piepildīšanos. Tā kā šeit jau ir tas, kāpēc nenāk šī atbilde. Arī mēs lūdzam par daudzām cilvēku vajadzībām. Kāpēc nenāk atbilde? Tikai caur piedošanu mēs atbrīvojam brīvu pieeju mūsu lūgšanām. Caur piedošanu, arī ja tev ir nepiedošana sirdī pret kādu cilvēku, arī to tev vajag izlīdzināt. Ja tu tagad saproti, ka kādam neesi piedevis. Un otrs punkts, ko es pieminēju, ko šajā vakarā mēs vēl apskatīsim, tā ir lūgšana ticībā. Ja mēs lūdzam, tad arī jābūt ticībai, ka tas, ko mēs lūdzam, notiks. Katra mūsu šaubīšanās ir zīme mūsu ticības vājumam. Ja mēs šaubamies, tad ticība paliek arvien vājāka, kamēr tā tiek izšaubīta pilnīgi. Tāpēc mēs nedrīkstam šaubīties, bet mums ir jābūt pastāvīgiem savā lūgšanu dzīvē, ticēt un pastāvēt ticībā lūgt. Būt pastāvīgiem savā lūgšanu dzīvē, būt pastāvīgiem ticībā. Vai mēs esam pārsteigti, ka Dievs piepilda mūsu lūgšanas? Citreiz tu domā, es jau lūdzu, atbilde nav, vai tad būs, vai tad nebūs, un te pēkšņi ir. Mums ir jāatbrīvojas no masticības. Nevar tavā dzīvē būt šī masticība. Tev ir jāatbrīvojas no masticības, atkārtoju vēlreiz. Atkārtoju vēlreiz, ka tev ir jāatbrīvojas no šīs masticības, tā kā lai Dievs jums palīdz. Atbrīvoties no masticības. Un arī no šīs neticības mums ir jāatbrīvojas, ka mums ir tiešām jātic. Jo mums jābūt pastāvīgiem, kā es teicu, ka mums savā lūgšanu dzīvē ir jābūt pastāvīgiem. Lūdz, lai Dievs tev dod ticības pārliecību. Lai nāk tavā dzīvē šī ticības pārliecība. Ja mēs būsim pārliecināti savā ticības dzīvē, tad Dievs varēs arī pagodināties un piepildīt savus apsolījumus, ko Dievs ir teicis. Tā kā lūdz nepārtraukti. Esi neatlaidīgs savā lūgšanu dzīvē, vai nav brīnišķīgs vārds šovakar dot no Dieva. Lūgšana. Esi neatlaidīgs savā lūgšanu dzīvē. Mēs parasti un bieži nolaižam rokas, tas, ko lūdzam, ka nepiepildās uzreiz. Šodien tu lūdz, rītā man nav, ko es tur lūgšu, meti mieru. Eju labāk atpūsties, nelūgšu. Un tad jau velns smaida, tu atmeti cerības uz Dievu. Nu man tagad būs lieliska iespēja tev nozagt laimi, prieku. Varēšu tagad es ienākt tavā sirdī. Ot, kas notiek, ja mēs atmetam cerību uz mūsu lūgšanām.
neaizmirst, Dieva laiki būs, un Dievs zina, kad viņš nāks un kad viņš atbildēs arī uz mūsu lūgšanām. Jo Dievs zina, kad viņš to darīs, un viss notiks pēc mūsu mīļā debes tēva prāta, pēc Dieva prāta, bet nevis pēc mūsu prāta, kā mēs gribētos, lai tagad, ko mēs lūdzam, lai tagad viss notiek un lai tagad viss birst no debesīm, tā kā viss notiek pēc Dieva prāta, nevis pēc mūsu prāta. Šo gan iegaumēsim, ka viss notiek pēc Dieva prāta. Viss notiek pēc Dieva prāta. Un Lūkas 18. nodaļa, 1. pants. Šovakar tiešām brīnišķīgs vārds, ka varam slavēt Dievu. Lūkas 18. nodaļa, 1. pants. Vēl viņi tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. Aizvien lūgt Dievu un nebūs pagurt. Kā arī romiešiem 12. nodaļā 12. pantā ir teikt, ka mums jābūt savās lūgšanās neatlaidīgiem, lūdz neatlaidīgi, nepagursti. Tā, būt neatlaidīgiem savā lūgšana dzīvē. Jēkaba 4 tālāk, Jēkaba 4. nodaļa, 2. pāns. Jēkaba 4. nodaļa, 2. pāns. Tā, kur man Jēkaba grāmata aizmuka, tā ir atnākusi tām tā. Tātad Jēkaba 4.2. Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tā kā šeit arī tiek pateikt, ka mums daudzas lietas nav, ka mēs nelūdzam Dievu. Tāpēc arī mums nav šīs lietas, ja mēs Dievu nelūdzam. Lūgšanai jāsaskan ar Dieva vārdu un Dieva gribu. Lūgšanai ir jāsaskan ar Dieva vārdu un Dieva gribu. Bieži mēs cietamies Dieva gribu samainīt ar savējo. Ka mēs negribam pieņemt Dieva gribu, bet ka gribam pieņemt Dieva savu gribu, pēc sava prāta. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs paļautos uz Dieva gribu. Un 1. Jāņa 5. nodaļa, 14. pantā ir teikt, 1. Jāņa vēstulē, 5. nodaļā, 14. pantā ir teikt, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ko mēs lūdzam, pēc viņa prāta. Jo zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam. Tad zinām, ka saņemsim to, ko esam no viņa lūguši. Jo, ja mēs lūdzam pēc Dieva prāta, un kas ir pēc Dieva prāta, tad arī šīs lūgšanas tiek uzklausītas. Un kā ir teikt arī Mihas 6. nodaļa 8. pantā, darīt taisnību, mums ir jādara taisnība, mums ir jāmīl žēlastība, un pazemīgie staigās sava Dieva priekšā. Dievs grib cilvēku svētīt un pasargāt.
lai mēs to saprastu, mūsu acīm jābūt atvērtām. Nevaram mēs tagad aizbūtēt savu redzi un skatīties uz zemi, bet mums ir jāskatās uz augšu, uz debesu valstību, uz Dieva lietām. Dievs mūs redz skaidri, katru mūsu domu viņš redz, dzird, un mūsu sirds stāvokli. Un kā teikt Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā no 13 līdz 14, Jāņa 14, 13 līdz 14. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināt dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Lūk, Dieva apsolījums. Lūdzot Jēzus vārdā, Dievs uzklausīs mūsu lūgšanas. Lūgt Jēzus vārdā nozīmē piesaukt Jēzu. Dievam ir jābūt tavā sirdī ikdienas, ik brīdi, pastāvīgi. Vai tā ir ar tavu dzīvi? Ka Dievs ir tavā sirdī ikdienas, ik brīdi, pastāvīgi. Dievs redz tavu sirdi. Dievs redz tavu sirdi. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 14. pāns, un man jau skrien uz nobeigumu. Šī vakara pārdomas jau straujā skrējienā. Vēl pāris pārdomas, Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 6. pāns. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un kā teikt arī Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā 6. pantā, Mateja evaņģēlijas 6.6, bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksā. Gribās atkārtot sākumu, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī un aizslēdz durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, tā kā mums vajag atrast parasti kādu vietu, kur mēs varam runāt ar Dievu divatā, kur nav neviens mums apkārt. Protams, arī ir labi, ja mēs lūdzam grupās, ar ģimeni, ar draugiem, bet vajag tādus brīžus, ka mēs varam būt vienatnē ar Dievu un lūgt tikai tu runāt ar Dievu, kā tavu labāko draugu. Tavā dzīvē ir lietas, kuras tu vari atdot Dievam, un tev arī ir iespēja šovakar Dievam atdot. Pateikt, es vairāk tā dzīvot negribu, maini manu sirdi, manu dzīvi. Un Dievs var darīt tevi brīvu, un tu varēsi staigāt uzvaras pilnu dzīvi. Ja mēs mainām šo kursu tuvāk Dievam, tad arī mēs varēsim staigāt uzvaras pilnu dzīvi. Kā teikt arī Psalmā 23, 1. pants. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un tālāk jūs paši variet pielikt turpinājumu. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās un atspirdzina ar skaidru ūdeni. Un tā tālāk. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Jēzus mums palīdz pārvarēt visus traucējumus un grūtumus arī lūgšanas dzīvē. 1. punkts, tātad pie šī punkta lūgšana ticībā, 1. punkts, esi brīvs no sava grēka, ko ja mēs arī var teikt, ka šajā vakarā apspriedām. 2. punkts, lūdz, lai Dievs dod tev prieku. Arī mazliet runājām. Un 3. punkts, nododies lūgšanu dzīvei. Arī tika runāts. Lūgt pastāvīgi. Atkārtoju 1. punkts,
arī, lai šo uzvaras dzīvi mēs varētu staigāt, esi brīvs no sava grēka. Otrais punkts, lūdzu, lai Dievs tev dod prieku, ikdienas, ik brīdi. Trešais punkts, nododies lūkšana dzīvē. Dievs grib mūs iemācīt, sekot viņam, jo mēs bez viņa nespējam nenieka. Viņš rūpējas par mani un par tevi. Ar to es šovakar nobeidzu. Tiešām lūdziet Dievu, tiešām meklējiet Dievu, kamēr viņš ir atrodams savā lūkšanu kambarī, savā mājoklī, savā vietā, kur jūs katrs esam, kur Dievs ir katru mūs nolicis, un lai Dievs mūs katru svētī un lai katru vada. Uzlikšu vienu dziesmiņu, un pēc šīs dziesmiņas domāju došu vārdu, kas gribēs kaut ko padalīties ar pārdomām pa lūkšanu, kādas liecības, jo šovakar lieliska iespēja jums ir dota izpausties pie sava mikrofona, ka ir dota iespēja runāt, ka tā es pie radio parasti es runāju, jūs nevariet man neko pateikt atpakaļ. Tā kā šovakar dota lieliska iespēja, laikam Dievs tā bija vēlējis, ka šovakar, lai mēs būtu caur šo Skype ēteru. Tā kā lieliska iespēja jums būs katram kaut ko pastāstīt, kas jums ir uz sirds. Bet mēģināšu uzlikt kādu dziesmu. Tām.
Un tā izskan dziesma, un arī gribēju Jānis padalīties mazliet par pacietības mēru. Ja Jānis ir gatavs, tad dodam vārdu. Nedzirdam vēl. Dzirdat? Tagad dzirdam. Aha! Nu labi, tad lieta tāda, ka šodien bija viesis no Kuldīgas. Neatceros, kā viņu sauca. Viņš stādījās priekšā, arī mācītājs stādīja mums priekšā. Un viņš samērā gari stāstīja par pacietību. Un lieta tāda, ka viņš visādus atgadījumus stāstīja, un beigās viņš dziļāk sāka stāstīt par mūzes, vai atkal
ka padalījies. Tā. Prieks, ka arī pievienojās Vēsma. Sveiciens arī viņai. Un šovakar nonācām Skype ēterā. Tie, kas bija, to jau pateica. Lūkšana tēma arī ir izrunāta. Jānis arī padalījās mums par patiecības mēru. Ja nu vēl kādam kas uz sirds, kas klausījās lūkšana tēmu, ja ne par lūkšanu, ja kādam kāda liecība, kā Dievs ir darbojies jūsu dzīvē, varbūt ne par lūkšanu, varbūt kā cits dzīves atgadījums, tad uzlikšu vienu dziesmu, variet padomāt, varbūt vēl kādam kaut kas ir ko pasakīt. Un tad arī lūkšana vajadzības drīza viena. Tad izlūksim dziesmu Jēzu esmu tavs. Ļoti brīnišķīgi dziesma izskan, tad vēl tik saprot, kā aizgāja otro reizi, tik saprot, pagaidām neviens neko neteiks, tad uzlikšu vēl vienu dziesmu, un tad arī lūkšana vajadzības. Un vēl kāda skaista dziesma. Klusē manas iet arī pie lūkšanas tieši šī vakar tēmas. Meklē viņa vaigu, paļaujies.
Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo vakaru, par šo Tavu vārdu, kuru mēs varējām runāt. Tiešām Dievs dod mums spēku, dod mums šo neatlaidību arī savās lūkšanās, ikdienu, ik brīdi, lai mēs tiešām ietu ar tām pie Tevis, pie Tava vaiga, pie Tavas troņa. Tiešām Dievs svētī mūs katru, māci mūs katru, uzlūko mūs katru, un tiešām Tēvs, Tu zini visu, Tu visu zini, Tu visu kontrolē. Tiešām Dievs dod mums šo ticību, dod mums šo pastāvību, Kungs, tiešām, lai mēs vienmēr meklētu Tevi ik brīdi, lai mēs būtu tiešām tie, kas meklē Tevi, tie, kas lūdz Tevi, tiešām Dievs, tie, kas gaida Tevi, atnākam, tiešām Dievs svētī mūs, vadi mūs katru, un tiešām Dievs svētī arī katru vajadzību, Kungs, par kurām mēs jau lūdzam, un par kurām arī aizlūgsim šajā vakarā. Pateicība tiešām Tev, Dievs, ka Tu rūpējies par katru no mums, par katru, ka tiešām, ka Tu pasargā mūs katru, un ka tiešām gādā par mums katru, un tiešām man arī un tagad arī aizlūdam arī par Lilitu, Tu, Kungs, arī redzi Lilitas visas slimības un arī viņas problēmas, tiešām, Kungs, pieskaries arī Lilitai ar savu dziedinošo pieskārienu, tiešām Jēzus Kristus vārdā dziedini, atbrīvo no visām sirds slimībām, no cukura slimībām un no dziedini, un arī viņas kājas dziedini, Kungs, un arī šo ādas slimību, kas viņai Tēvs ir. Tiešām uzlūko šīs visas Lilitas slimības, tiešām Tēvs dari viņu brīva, Kungs, un spēcini ticībā, Kungs, un pastāvībā uz Tevi. Tiešām, Dievs, es lūdzu, lai nāk Tavs dziedinošais varenais pieskāriens par Lilitu. Arī aizlūdam par Ievu, kas arī lūdz īsto atbildi, vienīgo īsto un pareizo Tavu dievišķo lēmumu un kārtību, arī viņas dzīvē, arī viņas dzīves jautājumā, Tu jau, Kungs, redzi, dod mieru, un arī, lai visas lietas nokārtotos, tiešām, Kungs, svētī, vadi arī Ievu, Jēzus Kristus vārdā, āmen. Arī lūdam par Inesu no Jūrmalas, kas arī grib būt ar draugu kopā, tiešām svētī šīs attiecības Inesei, jo tu redzi, kad arī mamma ir pret šīm attiecībām, tiešām, Kungs, svētī, un tu redzi visas lietas. Svētī arī paši Inesu, jo tu redzi, kad arī viņa nevar staigāt ar savām kājām, un kad arī nevar runāt brīvi, tiešām, Kungs, dziedini, atbrīvo arī viņai, vajadzīga Tava dziedināšana, tiešām, Kungs, svētī arī Inesi, dod arī viņai spēku, ticību, turēties pie Tevis, pie Tavu vārdu, Kungs, Jēzus vārdā, āmen. Aizlūdam arī par Anitu, kas arī slimo un arī ir grūti, tiešām, Kungs, uzlūk arī Anitu, dod arī viņai spēku, ticību, izturēt šos pārbaudījumus. Jo kā jau stāv Tavā vārdā rakstīt, Tu jau nepārbaudi pāri mūsu spēkām, bet Tu dari tādu gala pārbaudījumam, kādu katrs mēs varam panest. Tiešām, Dievs, svētī mūs katru, māci mūs katru, lieto mūs katru. Tiešām, Kungs, svētī dziedini. Arī mēs aizlūdam par Daci, lai arī viņa nezaudētu darbu, un lai arī viņa neapmaldītos, lai arī viņa varētu staigāt uz šī pareizā ceļa. Tiešām Dievs dod, lai viņa var staigāt kopā ar Tevi. Tiešām Tēvs māci, stiprini katru Tavu bērnu. Tāpat lūdam arī par Lauras pērkoņa ģimeni, dod arī viņas visiem piederīgiem, lai arī viņa varētu iepazīt Tevi, lai arī viņa varētu savā dzīvē pieņemt Tevi kā personīgo glābēju un staigāt kopā ar Tevi,
Arī pašu Lauru svētī, māca arī viņu, vadi, stiprini, ikdienas brīdi, Jēzus Kristus vārdā. Tiešām svētī arī visas draudzes, kur arī nav tavu pastāvīgu kalpu. Tu jau redzi visas šīs draudzes. Tiešām, kungs, svētī, uzlūko. Svētī arī mūsu draudzi. Jo tu redzi, kad arī vajadzīgs mācītājs, kas to sludina. Tiešām izredi savu kalpu šajā draudzē. Un tiešām svētī katru, kas tur sludinās, kas vadīs šo draudzi. Tiešām, kungs, svētī, māc, vadi katru. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētī arī tiešām katru, kas ir kādās grūtībās, kungs, atsevišķi. Tu jau, kungs, redzi katru, kam ir grūti, kas ir slims, kam ir grūti. Tiešām Dievs svētī katru ieslodzījumu vietā, katru. Dod arī viņam savu žēlstību, savu svētību, katram ieslodzītajiem, kungs. Esi ar katru trūcīgo ģimeni, pabaro katru, kungs, un tu jau esi apsolījis, ka tu tiešām rūpēsies par katru tavu bērnu, par katru no mums. Tiešām Dievs svētī, vadi katru. Esi ar katru tavu bērnu, kas nav iepazinis tevi. Dod arī viņam, jeb viņai, iepazīt tevi vēl vairāk. Savā ticības dzīvē, savā ticības gājumā. Tiešām Dievs svētī mūs katru. Lai mēs tiešām meklējam tevi ik brīdi, ik minūti, ik pastāvīgi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.